Šeit viņi sāka driftēt un pirmoreiz parādījās drifta sacensībās. Tepat Viļņinieks skidoja stadionā. Tagad brauc jau pro klasē. Gatis Lapāns un Jānis Eglīte. Эглите первое место занял на дрифте. Nezinu, ko tagad domā tas putekļu sūcēju vadītājs. Jānis Eglīte izbrauc virsmas tā kā vajag. Gatis Lapāns, abi divi pro drifta klases braucēji. Lapāns apgriež riņķi, sen nav braucis pa tik šauru un lēnu trasi. Jānis Eglīte mierīgi varētu nākt cīnīties arī starp sprint drifta braucējiem. Они красавцы. Apmēram tā tas izskatīsies fināla braucienos, kāda brauks labākie braucēji pa pāriem, cieši viens aiz otru un tiesneši vērtē arī to, cik tuvu priekšā braucošajiem izdodas noturēties tam, kurš brauc no muguras. Protams, saskarties mašīnas nedrīkst. Olā, ir garām, jā, izskatījās, ka nebūs. Jānis Eglīte un Gatis Lapāns. Tā ir pro klasē, tad viņi brauc pa Viļņiniekiem, tur apmēram 140–160 km/h liekas Samslīdē. Par atstārt tiesu izvairās viens no otra šeit mazajā trasē. Gatis Lapāns un Jānis Eglīte. Šitie jau mierā neliksies, brauks pretējā virzienā, rājam atkal! Села батарея.